Man aiz muguras ir Sarkandaugavas naftas termināls. Ņemot vērā nesenos notikumus Rēzeknē, rodas jautājums, kā mēs varam pasargāt Rīgas termināļus no droniem, kas apmaldījušies. Naftas bāzes atrodas ne tikai Rēzeknē, bet arī Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā. Tās visas ir kritiskās infrastruktūras objekti. Rēzeknē nokritušais drons ir pierādījums tam, ka jebkurā brīdī var tikt apdraudēta mūsu infrastruktūra un iedzīvotāju drošība. Par laimi, tvertne bija tukša. Bet, ja tā nebūtu, sekas varēja būt ļoti nopietnas. Tāpēc mūsu neērtais jautājums, vai Rīgā esošie termināļi ir pietiekami pasargāti? Kā tas nākās, ka mums šādi termināļi, kas atrodas Rīgas pilsētā, ir pilnīgi neaizsargāti? Var atlidot jebkāds drons un sekas būs vienkārši šausmīgas. Tāpēc, ka šie termināļi atrodas super tuvu viens pie otra, un ja gadījumā vienam trāpīs, tā aizies vispārējie. Par šiem mājas iedzīvotājiem man vispār liekas šausmas, kāda viņiem sajūta, ka viņi lasa ziņās, ka notiek šis droni, kā saka, uzlidojumi, un ka viņi dzīvo blakus tādiem termināļiem, ko visi redz, ka viņi ir pliki un neaizsargāti. Ja? Normunds uzskata, ka pašvaldībai vajadzētu noteikt termināļu īpašniekiem par pienākumu uzstādīt vismaz minimālo aizsardzību, piemēram, pretdronu tīklus. Uzlikt kaut kādus sietus, tīklus, vienalga kaut ko, lai drons nevarētu vienkārši ņemt un ietriekties iekšā. Un es saprotu, ka daudz man teiks, tur jebkur tie lielie droni, tie šahedi, tos tur, kā saka, neaizturēs neviens. Bet runa nav par šahediem. Šahedi varbūt, kamēr atlidos, tikmēr jau kāds kaut ko sapratīs. Ja? Runa ir par to, ka jebkurš diversantu vienība var paņemt mazos dronus, tepat no Pierīgas mežiem pacelt augšā, kas atrodas netālu no Jaunsiem mežu, un atlidināt uz šejieni. Ja? Un viens pat nepateiks, ka vai tas ir Krievijas drons, vai tas ir kāds drons. Ja? Un vienkārši katastrofa būs šausmīga. Ja? Tāpēc es gribētu, lai Rīgas dome sāk kaut ko darīt. Ja? Sarkandaugavas termināļiem tuvākā daudzdzīvokļu māja atrodas vien nepilnu 100 metru attālumā. Ja notiktu avārija, ciestu visa apkaime. Jums dzīvojot šeit neuztrauc, ka arī varētu atlidot kāds drons? Mazliet ir. Bet tas drona no Krievijas, ne Ukraina. Jā, tas gan. Pašvaldībai vai pašiem īpašniekiem nevajadzētu kaut kā nodrošināt to aizsardzību? Kaut kādu tīklu? Varbūt. Потенциалы боитесь? Конечно, боимся. Потому что у нас рядом терминалы, рядом стоят бочки. Да. У нас постоянно там и поезда, и страшно. Jo kā viens tā, otrs, trešais, viņi baigi tuvu viens otram ir. Jā. Jā, tad būs diezgan tāds... Tā būtu pipец. Precīzi. Mēs pirmie полетим. Да. Охраняем этот район. Jūs esat aizsargi pārējie. Jā. Jautājums ir patiesi aktuāls un svarīgs iedzīvotāju drošībai. Ja kritiskai infrastruktūrai uzņēmums negrib vai nevar uzstādīt drošības risinājumus pret droniem, iespējams pašvaldībai būtu jānosaka tas kā obligāts pienākums, ņemot vērā, ka runa ir par iedzīvotāju drošību. Pašvaldībai nav tiesību komersantiem kaut ko tādu noteikt. Nē, to var darīt tikai, valsts mēroga atbildīgās iestādes. Pašvaldība nevar to darīt, nedrīkst. Tātad, ja valstī institūcijas, kuras atbild par civilo aizsardzību, piemēram, izstrādā tādus noteikumus, vai pieņemas, vienalga kādus normatīvos aktus, tad jā, tad tas ir jādara. Pašvaldība komersantiem var noteikt pienākumus tādos jautājumos kā teritorijas uzturēšana, sabiedriskā kārtība, kā arī vides un būvniecības prasības. Taču šāda mēroga drošības prasības tās kompetencē neietilpst. Taču pašvaldībā mūs mierina, ka objekti tiek uzraudzīti un apsargāti nepārtraukti. Te gan jāpiebilst, ka, lai gan mēs atradāmies šīs teritorijas tuvumā ar filmēšanas kameru, neviens pie mums tā arī nepiegāja un nepainteresējās, ko šeit darām. Paaugstinātas bīstamības objekti tiek regulāri apsekoti, kontrolēti. Viņiem ir jāievēro noteiktas drošības prasības, kas attiecas uz vidi un cilvēkiem, lai neradītu kaitējumu. Tā kā tur ir izstrādāti tie algoritmi un tā gan apsekošana, gan novērošana, gan pārbaudas notiek.
Tomēr nolemjam pārvaicāt arī pašiem termināļu īpašniekiem, vai Rēzeknes incidents nav licis domāt par aizsargtīklu uzstādīšanu virs termināļiem citviet. Taču uzņēmumi vai nu neatbildēja, vai arī līdzīgi kā Rīgas brīvosta norādīja, tas ir kritiskās infrastruktūras objekts, tāpēc informāciju mums sniegt nedrīkst. Visos Rīgas brīvostā esošajos kritiskās infrastruktūras objektos ir spēkā apstiprināti drošības un aizsardzības pasākumu plāni, kas izstrādāti atbilstoši nacionālajām un starptautiskajām drošības prasībām. Vadoties pēc aktuālās situācijas reģionā un valstī, aizsardzības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, cieši sadarbojoties visiem atbildīgajiem dienestiem. Ņemot vērā, ka aizsardzības plāni satur klasificētu informāciju, tos nevaram plašāk komentēt. Vēršamies arī aizsardzības ministrijā, lai noskaidrotu, vai un kā termināļi Rīgā un citviet Latvijā tiek pasargāti no iespējamiem dronu uzlidojumiem. Tur mums norāda, ka tā nav viņu kompetence, bet gan strateģiskās infrastruktūras turētāja, ekonomikas ministrijas atbildība. Dažādos formātos par iespējamiem risinājumiem aizsardzībai šie ideja par dronu tīkliem ir tikusi izteikta no ekspertu puses. Jā, par šo ideju katrā ziņā tiek runāts un apspriests. Vai tas tā arī paliks kā ekspertu ieteikums, laiks rādīs? Kā atzīst ekonomikas ministrijā, dronu radītais apdraudējums Latvijā ir salīdzinoši jauns, tāpēc pagaidām nav normatīvā regulējuma, kas tiešā veidā noteikti obligātu pienākumu ieviest konkrētus tehniskos risinājumus aizsardzībai pret droniem. Ir komersants un viņam ir pienākums domāt par to, kā to aizsargā savu bīstamu objektu. Viņš ir sagatavojis šo plānu, viņš saka, es redzu, ka es to varu šādā veidā izdarīt. Vai viņam liktu izdarīt vēl vairāk, tad tas ir jānosaka ar normatīvu aktu, kas ir viņam saistošs. Mums tiek atgādināts, ja iedzīvotājs atradīsies apdraudētā teritorijā, viņš saņems šūnapraides paziņojumu. Vēl tika ieteikts mobilajā telefonā instalēt lietotni 112, kurā tiks papildināta informācija par iespējamo apdraudējumu, ko šūnapraides paziņojumi nenodrošina. Kā arī plašāka informācija par rīcību, ārkārtas situācijās, palīdzības tālruņiem, patvērtņu atrašanās vietām un paaugstinātas bīstamības objektiem jāmeklē Rīgas pašvaldības mājaslapas sadaļā Civilā aizsardzība. Emīls Višķers, Mārtiņš Čavots, 4. studija.